pirmo reizi būšu. Viņa tā mierīgi pateica. Maniem Petrim liek nedrīkst. Paskatījos uz viņu tā, zini, briesmīgi tā. Aizgāju. Pie Bebriem? Jā. Kā jūs to zināt? Tas taču loģiski, zinu, to jūs stāstīt. Jā. Un tā es esmu šeit pie jums. Pie jums es esmu atrādz pajūt mīlestību saprat. Vai jūs mīlat Bebrus? Ak tā, Bebrus. Jā. Nu jā, jūs esat laimīgs, jums ir darbs un jūs mīlat Bebrus. Vispār jau mēs piedzimstam, lai mīlētu, strādātu un tagad ciestu. Jā. Kā jūs teicāt, mīlētu, strādāt un ciest. Jā. Bet man nav neviens, ne otrs. Bet jūs taču tikko. Jā, tikko. Pienāca vēstule, ka mans projekts tiek slēgts. Es aizgāju viņš pat ministrijai, bet tur sēž tāda kundze, līdzīga mumijai, un saka, jūsu Bebri var palaidīt. Bet ziniet, viņi nevar gaidīt. Viņi ir saprotiet. Aizmirst! Varbūt jūs gribat klausīt liķieru, Simonu liķieru. Jā, es nedzeru! Ja tas ir, es dzeru tikai vienu. Jā. Un tā es esmu šeit pie jums. Atvainojiet. Šeit pie jums es esmu atrads pajumti, mīlestību, sapratni. Ziniet, es jūs esmu redzējis uz skatuves viedrīs, tas bija tik neaizmirstami, tik burvīgi. Jā. Un brīnišķīgi. Ziniet, jūs esat ļoti saprotoši, ļoti Jūs taču esat dzejnieks, jūs esat Nē, ko jūs? Nu, kaut gan es dažreiz niekojos ar vārsmām. Tagad jūs klausīsiet savu dzēju. To jau ir dzirdējuši tikai mani. Bebri! Jūs esat tik saprotoši, kā es jau teicu. Berģurē kundze? Nevajag tik oficiāli. Nē. Es esmu jums parādā naudu un nevaru to atdot pagaidām. Berģurē, kas notiek? Nekas. Lai dzīvo jūs un jūsu Bebri. Nekas, es pagaidīšu. Tad, kad ir nauda, jūs saprotiet, tad tas ir ļoti labi, bet kad naudas nav, tad arī var būt labi. Tagad galvenais ir jūsu Bebri. Viss kārtībā, Žāni. Piedodiet, ja varat. Redzēšanos, Simon jūs pavadīs veiksmi jums un jūsu Bebriem. Jā. Ak, kungs, kamēr ir tādi žāņi, Bebri var dzīvot mierīgi! Nokrita viņas priekšā ceļos un čukstēja: es mīlu jūs, kundze. Bet tad
saskanēja šāviens un jaunāda Morelas hercogīna ieraudzīja asinis un nokrita kā nopļauta, atklājot viņu ar savu ķermeni. Viss sastīja. Tikai hercogienes, mazais sunītis, raudāja pie viņas daļās sejas. Nu kā? Simona? Nu kā? Simona! Nu kā? Kas? Tu gribi vēl teikt labi, ja? Kas Ka labi? viņu nogalināja, ja? Ko Tu viņu vecāku kāzā. Es gribu no tevis izaudzināt labākāku sievietes, no kuriem apgaisu. Es jau te stundām lasu klasiku, bet tu, ko tu esi iedomājusies, tev vispār jokainī. Kāza tāda? Kur? Kas? Ko? Kāza tu esi tāda? Halo? Vairāk nekas. Halo! Verģurē kungs apartamenti. Jūs klausās? Ko? Kas? Slikti var dzirdēt. Gaidiet. Kundze, tur kaut kāds prosa, Rio. Ja tu slikti dzirdi, paprasi vēl vēlreiz. Jā, nosauciet sev vēlreiz. Slikti varēja dzirdēt. Ko? Impresario Bovigny! Jā, tūlīt gaidies. Impresario Bovigny! Impresario Bovigny! Modern mammu un Diego numuru pa visu pasauli! Pierre un dien! Kāds prieks jūs dzirdēt, kungs! Kā? Jūs te? Un tagad sākās. Un uz kādu tas sākās? Tūlīt nav Ko? prasmes. Olimpija! Ko? 25,000 franku! Jums to Dienas nav? vakars! Nav. Ko jūs sakāt? Jums to nav? Nozagāt, nospēlējāt. Un visi atbrauks! Un Sargals! Un mazas! Misija un mazā kurjē! Un kam vienās prātā tāda ideja? Pašam prezidentam jau jāsametas! Un Diego, mans Diego, kungs! Viņš ar savu 223. sievu dzīvoja Rio. Es viņu pirms 3 gadiem redzēju, viņš vienkārši burvīgi skatījās. Tā pērēvāts vēl. Ko es teicu? Un viņš arī piekrītā. Kad viņš atbrauc, mums taču viņu visu soli pa solim jāizmēģina, viss pilnīgi, jā. Dzīves izrādās. Dzīvojis tur ar savām sievām un izrādās dzīves. Pierre, man par to viss ir jāpadomā. Es saprotu Olimpiju, es saprotu 125,000 franku, es saprotu, ka tas ir pēc mēneša, es saprotu, bet man par to viss ir jāpadomā. Pierre, es pati pazvanīšu, Pierre. Simona, mani uzaicināja piedalīties. Zvaigznes atgriežas. Leģendārajā koncerta halē Olimpija. Honorārs pa vienu vakaru. 125,000 franku. Simona! Honorārs? Tas ir, to maksās jums, nevis jūs maksāsiet Jā, viņiem. Simona! Tas tu gan Es vēl neesmu piekritus, man par to ir jāpadomā. Man ir jāpadomā. Domāt, es par tādu naudu līdz pareizajā kājā, kur tā aizgājusi. Simona, tu to nesaproti, ja mākslinieks ilgi nav bijis uz skatuves. Bet viņu mīlēja, tu saproti, tas ir šausmīgi. Un galvenais ir viņam vēlties. Kam? Skatītājiem. Tu saproti, viņa to nepiedod. Es to ļoti labi zinu. Au! Šitā! Simona! Ai!
caurspīdīgi vācīm, es nespēju saprast, kur palika. Tā varbūt jums derēs. Nu, kas tā ir? Kur tu to dabūji? Tas ir pušķi no konfešu kārtas. Ar tā? To jums, ja mēs iebuši šeit pagājuši gadu uz Valentīnu dienu uzdāvinājām. Jā? Žēl, ka viņš jums nepatīk. Tāds uzmanīgs, pieklājīgs. Fuj, man tāda kā bušē nekad nav patikuši. Viņš ir mīgs, tā kā tāda bulcina. Jā. Man patīk tādi karstasinīgi, kaisli, skaisti, bet viņš pat roku pučo, tā kā tāda